Ja būtu priekšlikums apvienot kultūras ministriju ar izglītības ministriju, ir bijuši priekšlikumi ar vides ministriju apvienot, Ar izglītības un zinātnes ministriju noteikti kategoriski ne. Mēs esam viennozīmīgi pasludinājuši, ka mēs esam par kultūras ministrijas saglabāšanu. Jā, protams, jau teicu pašā sākumā, tas viens no galvenajiem uzdevumiem, kas tagad ir jānodrošina. Protams, kultūras ministrijai jābūt atsevišķai, lai pie lemšanas tiešām valdībā būtu šie cilvēki, kas aizstāv šo jomu, ne tikai pārstāv vairākas tā skaitā. Mēs arī esam par kultūras ministrijas saglabāšanu, sevišķi šajā situācijā, jo jābūt ministram valdībā, lai viņš būtu tas cilvēks, kas pārvalda, pirmkārt jau pārzina savu lielo speciālistu apjomu, šos kultūras darbiniekus, kuri ir ļoti profesionāli savā vietā un tā tālāk vienmēr viņam palīdzēs, bet politiski un es savus ieteikumus dēļ viņam jābūt pie valdībā un jābūt atsevišķai ministrijai, kas var reāli pastāvēt par visu mūsu kultūras interesēm. Bez ministru valdībā un bez ministrijas kā tāds nekas nenotiks. Kā jūs redzat, tad mēs esam vienoti šai ziņā, arī mēs sakam kategoriski nē. Mēs to esam arī ielikuši savā programmā, tā kā šeit to var pārbaudīt. Mēs gan esam par tādu šarpu visu citu ministru kabinetu, tādu saspiešanu uz 8 ministrijām, bet kultūra un meži tās latviešiem svētas lietas. Protams, kultūras ministrijai jāpaliek atsevišķai ministrijai, jo tikai tā var šo aizstāvēt kultūras nozares intereses. Izskanējusi doma par izglītības ministriju, tur jau ir 2 nozares apvienots, izglītība un sports, un ja vēl tur būtu kultūra, tad es nedomāju, ka šajot nozarēs ministrijas struktūrā kultūra varētu sevi aizstāvēt.